sākšu ar iepazīstināšanu par sevi, un tad lūkšu arī Lauru iepazīstināt. Bet tas esmu Iela Paksa, kas ir gan psihologs, gan arī Latvijas UDHS biedrības biedrs. Un manā redzeslokā nonāk gan bērni ar UDHS, aizdomām par UDHS, gan pieaugušie ar aizdomām par UDHS. Šeit ikdienā sanāk diezgan daudz strādāt tieši psihodiagnostikā, izpētē no psiholoģiskā viedokļa. Un strādāju gan savā praksē, gan strādāju slimnīcā Ģintermuiža. Un Laura, pastāsti par sevi. Jā, es esmu psihiatre. Es strādāju ar dažāda veida psihiskiem traucējumiem, bet pēdējā laikā šis UDHS aizņem tādu lielu daļu no manu pacientu loka. Es pārsvarā strādāju ar pieaugušajiem, bet kaut kādas atsevišķas situācijas, kad pie maniem griežas arī pusauģi. Ar bērniem es nestrādāju. Kaut kādiem, nezinu, 14, 15 gadi tas būtu tāds lejējais deadline, lai es justos pietiekoši kompetenti, lai varētu palīdzēt. Pašlaik es pieņemu pacientus tikai savā privāta praksē, bet man ir arī otra vieta, darba vieta, tā ir neirožu klīnika Jūrmalā, bet tur ir mazāk varbūt tieši UDHS pacienti. Kaut gan arī, protams, ka viņi mēdz tur iegriezties, tur vairāk cita specifika saistībā ar dažādiem neirotiskiem un garastāvokļa traucējumiem. Un ar Ievu, mēs ar tevi iepazināmies tieši saistībā ar šo UDHS, un arī mums ir izveidojusies, manuprāt, kaut kādā ziņā diezgan laba sadarbība, jo to diagnozi UDHS uzstāda psihiatrs, kas ir tā kā ārsts, bet dažreiz ar to konsultāciju ir par maz, un arī gribas vairāk informācijas. Un man personīgi ļoti laba sadarbība ar Ievu, jo viņa veic šo vispār psiholoģisko izmeklēšanu, un tā skaitā šo specifisko UDHS testēšanu, kas kopā ļauj labāk un precīzāk nodiagnosticēt šos traucējumus, vai viņi ir vai nav, un tad cik izteikti un kāda veida traucējumi. Un pēdējā laikā diezgan daudz cilvēki nāk ar šāda veida sūdzībām, nāk arī paši, kas ir aizdomājušies par to, vai viņiem gadījumā nav šis traucējums. Bērniem ir diagnosticēts UDHS. Un tad tā darbojos, jā. Un tad man ir arī tas jautājums, kas notiek ar bērniem, kad viņi paliek pieaugušie, viņiem taču UDHS 18. dzimšanas dienā no rīta pazūd, vai ne? Varbūt kādam arī pazūd, vai ne? Bet ir tā, ka tā situācija uzlabojās, jo dažus gadus atpakaļ tiešām viņš pazuda. Tas tā varbūt it kā kaut kādā ziņā komiski, it kā traģiski, bet kaut kādu laiku atpakaļ netik sen bija tāda situācija, kad UDHS pieaugušajiem netika diagnosticēts vai ārstēts, un tad tie bērni, kas izauga no bērnu vecuma, kaut kur viņi palika. Un tagad mums ir zināms, ka tiešām 18. dzimšanas diena ir tāds maģisks skaitlis, varbūt, lai tur pirktu alkoholu un piedalītos vēlēšanās. Bet kaut kādas tādas bioloģiskas krāsas pārmaiņas nenotiek, kur pieņemsim tā traucējumi, kā UDHS, viņi nepazūd. Praktiskajā dzīvē tie cilvēki, kas ir ārstējušies pie bērnu psihiatra, lielā daļā gadījumu, ja šis psihiatrs nestrādā ar pieaugušajiem, pāriet pie pieaugušo psihiatra un ārstējas pie manis vai pie kāda no maniem kolēģiem, kas piekrīt šo pacientu ņemt savā aizgādībā. Runājot par pieaugušo psihiatriem, teorētiski jebkuram vajadzētu būt pieņemošam pret šādu pacientu, bet tur varbūt ir kaut kādas nianses, un tad pacienti meklē savu labāko, piemērotāko ārstu, un es ticu, ka liela daļa arī tagad šī laikā jau atrod kādu, kas var turpināt ārstēt šos traucējumus. Jo, protams, ka ar gadiem tie simptomi varētu mazināties, kaut kādai daļai tie arī pazūd, bet ir viena liela daļa, kurai šie traucējumi ir pietiekoši traucējoši arī ilgākā, mūža garumā nekā tie 18 gadi. Tāpat ir arī daļa, varbūt, kuriem ir bijuši diezgan izteikti simptomi, kur ir beiguši ārstēšanos, un kaut kādos specifiskos periodos pieaugušo dzīves laikā atkal šī problēma sāsinās, un tā palīdzība atkal ir vajadzīga tieši saistībā ar UDHS.
Vai varbūt tā, ka bērnībā visi tā kā tiku galā, mācījos un bija labi, bet tagad skatoties, gan pašdiagnosticējoties, gan skatoties uz tādu informāciju, gan vēl kaut kā, ka man ir sajūta, ka man tas arī varētu būt. Vai tā var būt, ka bērnībā tas nebija tik traucējoši, bet pieaugušo vecumā tas kļūst traucējošāk? Tur ir vairākas versijas, kāpēc tā varētu būt. Viena versija ir varbūt, ka viņš bija gan traucējošs, bet par cik pieņemsim nav bijis kaut kāds šis hiperaktīvais radikālis, tas ir kaut kā palaists garām un tas intelekts, pieņemsim, ir bijis pietiekoši labs, lai kaut kā izbrauktu cauri kaut kādai skolas vielai. Nākamā versija arī varētu būt, kad ir bijis šis pats kaut kāds hiperaktivitātes radikāls, bet atkal šis labais intelekts cilvēku ir, teiksim, pasargājis, un skolas uzdevumi nav bijuši tik sarežģīti, lai viņš, teiksim, izkrist no kaut kāda kopējā konteksta. Un ir bijusi iespēja tikt tam visam cauri, bet, teiksim, dzīve iet uz priekšu, un cilvēkiem ar UDHS nevienmēr, bet šādi tad vērts būt ambīcijas uzstādīt tādus sarežģītus uzdevumus, arī tā kā vēlākos dzīves gados, kas prasa kaut kādu citāda veida piepūli, kas ir bijusi skolā, un citāda veida intelektuālus izaicinājumus. Un tās ir tās situācijas, kad cilvēki, kaut viņiem ir bijuši visi šie simptomi, kas skatās, teiksim, bērnībā, nevis visi, bet kaut kādā attiecībā tādi, kādi viņiem šie simptomi ir, ka viņi ir bijuši pat jau no agras bērnības, bet nav bijuši, teiksim, pietiekoši traucējoši vai nav bijuši pamanīti. Un tagad pieaugušo vecumā problēma ir aktualizējusies, ir pamanīta, ir atpazīta, un tad tikai pieaugušo vecumā pacients nokļūst līdz psihiatram. Man ir diezgan daudz šādu veidu pacientu. Protams, tur citreiz ir kaut kādas tādas neviennozīmīgi varbūt sajūta par to pareizāko ārstēšanos, bet tāpēc jau mēs veicam tās diagnostikas un nosakam gan to traucējumu izteiktību pakāpi, gan tās dzīves sfēras, kuras cilvēkam traucē, un tas viennozīmīgi palīdz pieņemt lēmumu. Bet ir teiksim, nezinu, kā tas tādā kopējā populācijā varbūt, bet, ja es runāju par savu praksi, es pat teiktu, ka lielākā daļa no pieaugušiem, ja pārsvarā strādāju ar pieaugušiem, ir tādi, kuri nav saņēmuši ārstēšanu no šīs problēmas bērnu vecumā. Un tad ir tas mūsu šīs dienas temats, kad UDHS pieaugušajiem, netaču. Bet varbūt tomēr jā. Un kas tad ir tie par brīžiem, kad par to ir vērts domāt kā pieaugušajiem? Kāds būtu tas tavs profesionālais viedoklis? Jo es esmu dzirdējusi situācijas arī tā skaitā par bērniem. Viņš jau pa griestiem neskrēja, tad jau viss ar viņu ir kārtībā. Un tad, ja ir bijis šāds stāsts, kā tu saki, ka cilvēks ir atradis kādas adaptācijas mehānismus, viņam varbūt bija laba redze un brīnišķīgas norakstīšanas spējas, kā vienā brīdī mans dēls attīstīja. Viņš brīnišķīgi mācījās līdz brīdim, kamēr viņus izsēdināja. Un to mēs uzzinājām tikai tāds. Tad intelekts palīdzēja, struktūra palīdzēja un tā. Un tad savukārt, cilvēkam nav bijušas nekādas tādas aizdomas. Un tad kurā brīdī viņam būtu vērts padomāt par to, ka ir jāiet pie kāda speciālista, kad tas varētu būt. Kas ir tas, kas traucē parasti? Tur ir tā, ka UDHS no vienas puses ir tāds pats psihiskais traucējums kā citi, un tad līdz ar to ir tāds kāds psihisks diskomforts, kas traucē normāli funkcionēt, būtu pietiekoši iemesls liels, lai meklētu kaut kāda veida palīdzību. Bet no otras puses tas traucējums ir tā ārēji varbūt kaut kādā ziņā stipri atšķirās. Tur, nezinu, depresijas vai vegetatīvās distonijas, kur cilvēks kaut kā tā kā cilvēkiem sabiedrībai saprotamāk cieš no kaut kā. Un man tāda versija būtu tā, ka, protams, es neesmu par pašdiagnosticēšanos, nekāda veida, bet tā pašā laikā, ja cilvēkam ir kaut kādas problēmas un viņš meklē atbildi uz tiem jautājumiem, kas ar viņu ir kaut kā ne tā, tad tā jau ir tāda pietiekoša indikācija, lai sāktu meklēt problēmai risinājumu. Un varbūt tur pat nevajag domāt
ka tieši ir UDHS, bet kad jā, ir kaut kādas tādas funkcionēšanas grūtības mentālas, ka tas būtu tāds pietiekošs iemesls, lai vērstos pie garīgās veselības speciālista. Un agrāk arī bērniem mazāk diagnosticēt, kaut kādu iemeslu pēc, viņi arī varbūt bija mazāk, un pieaugušiem vispār nediagnosticēja, kā jau mēs pašā sākumā minējām. Tāpēc, ja ņem kaut kādus tādus pieredzējušākus pacientus, piemēram, man ir bijuši pacients, kas atnāk viņiem 55 gados, tā kā sāk likties, ka varbūt viņiem ir tā problēma. No vienas puses, protams, ka cilvēks jau savos 55 gados ir adaptējies tā, kā viņš var adaptēties. Pie šī labā intelekta viņš ir izstrādājis ļoti tādus radošus pielāgošanās mehānismus, un dzīvē viņam kaut kādā mērā viss ir ļoti, ļoti ok. Bet tajā pašā laikā ir šie pētījumi par to, ka cilvēkiem ar UDHS un līdzīgiem intelekta un izglītības parametriem kaut kādi sasniegumi karjerā un tie paši ienākumi ir zemāki nekā cilvēkiem, kuriem šīs problēmas nav. Līdz ar to sanāk, ka šīs mentālās problēmas dēļ viņi kaut kādā mērā nevar realizēt to savu potenciālu. Un atcerēsimies arī, ka šī pati UDHS ārstēšana, viņa jau, ja pareizi diagnosticēs un pareizi nozīmēt terapiju, viņa nav tā, ka viņi dod kaut kādas superspējas vai, palielina intelektu un tā ir kaut kāda negodīga cīņa ar sabiedrību tam, kas dabūna šo psihiatrisko ārstēšanu. Viņi principā kompensē kaut kādu deficītu. Tā kā es par to, kad ja problēma ir, ka viņi ir jārisina neatkarīgi no tā, kādā vecumā viņa tiek apjausta. Galvenais ir tas, cik ļoti viņi traucē un kādi varētu būt ieguvumi, iespējams, mums kaut kādi riski saistībā ar ārstēšanu. Es runāju tieši par medikamentozo ārstēšanu, par cik es esmu psihiatrs, un tas ir tas mans spēles lauciņš. Jā, un par tām superspējām un vispār spējām man tās novērojums ir, kā tie cilvēki, kas nāk pie manis, un pēc tam izrādās, ka tiešām tā diagnoze varētu tikt apstiprināta izpētes ietvaros. Viņi bieži vien ir gluži labā sociāla-ekonomiskā situācijā, bet tas, ko es bieži vien dzirdu, ka viņiem šķiet, ka viņiem tas ir daudz grūtāk to izdarīt, kā kolēģiem augstskolā vai kolēģiem blakus kabinetā vai vēl kaut kur, ka tā piepūle ir bijusi lielāka, vajadzīga. Jā, tur ir kaut kādas konkrētas darbības, kas cilvēkiem ar šo problēmu tiešām arī prasa lielāku piepūli, nekā tam vajadzētu būt. Ja runāsim par to pašu atpakaļ skolas periodu, kad viss sākās, piemēram, kaut kādu lasīšanu. Ja kāds cilvēks, izlasot, tur plus mīnus atcerās, ko viņš ir izlasījis, tad cilvēkam ar UDHS, viņam nedodies, principā viņam neinteresē. Pieņemsim, kādam neīpaši interesē vēsture, ja? Un tad viņam tur ir kaut kāda lapa jāizlasa, un tam cilvēkam UDHS, es nerunāju, ka viņam ir viss kārtībā ar intelektu cilvēkam, viņš tur nav garīgi atpalicis, nekāda veida tāda problēma nav. Viņam tas viss ir jāpārlasa entās reizes, pa vidam tur vēl sanāk pa ceļam aizmigt, ja? Tad pamosties, sākt visu lasīt no jauna, un tā, tas tā kā, ļoti, ļoti tā kā apgrūtinoši. Kaut gan normālā situācijā tā kā cilvēkam ar tādu intelektu vajadzētu vienkārši izlasīt, un tā kā plus mīnus skaidrs, kas tur ir rakstīts. Un kaut kas arī paliek prātā. Tas pats arī ir tādos ikdienas izaicinājumos, piemēram, ja cilvēks strādā kaut kādu darbu, un viņam ir kaut kādi pienākumi, kas viņam interesē vairāk vai mazāk, un tad pie kaut kādiem apstākļiem, protams, tās ikdienas darbības viņam var prasīt daudz vairāk piepūles. Un, protams, jo viņš ilgāk strādā, jo varbūt viņš arī vairāk nogurst, un tas pēc tam prasa arvien vairāk piepūles, ar kaut kādu e-pastu atbildēšanu, kas kuram ir jādara. Tā kā tas tā var būt, un bieži tas tā arī ir. Jā. Bet, runājot par šiem pieaugušiem, es domāju, ka manā gan arī tavā redzeslokā, es domāju, ka lielākā daļa dažādu apsvērumu dēļ, par cik viņi nonāk tavā vai manā redzeslokā, ir pietiekoši labi funkcionējoši. Es domāju, ka mēs vienu lielu daļu, kas ir kaut kādu citu institūciju redzeslokā,
vienkārši mēs viņus neredzam. Ka ir teiksim, tie paši arī pētījumi par ne tik veiksmīgām vietām kā tavs kabinets vai manējais, piemēram, probācijas dienestā. Tur kaut kāds klientu skaits atkarībā no pētījuma vai valsts var būt ļoti liels. Vidēji tas kaut kāda 30% parasti tas, kas tiek minēts. Pat ir tāda kategorija kā dzērāja šoferi, kas tiek pieķerti pēc tam. Tad tiem arī varētu būt stipri vairāk cilvēku ar šo problēmu. Tas tā kā varbūt izrauc tagad no konteksta, bet mēs par to, ka tās vides ir dažādas un kad tas, ko mēs ar tevi redzam mūsu kabinetos, visdrīzāk ir kaut kāda daļa un visdrīzāk nelielākā. Nu jā, jo nav, mums pa griestiem tiešām neviens nestaigā, bet tas nenozīmē, ka ikdienā cilvēkam nav šīs subjektīvās izjūtas, ka viņš netiek ar kaut kādām lietām galā vai netiek tik labi galā, kā pats vēlētos, vai šķiet, ka visiem citiem viss sanāk vienkāršāk, un nevis tāpēc, ka tiešām visiem ir vienkāršāk, un es te tāds neapķērīgs ar pazeminātu intelektu un tā līdzīgi, bet kad ir vēl papildus šis, kā tu minēji, ka ir nepieciešams kompensēt kaut kādu trūkumu, nevis piešķirt superspēju. Nu, un vēl ir tā problēma, kad ļoti bieži šiem mūsu cilvēkiem, kas nonāk pie mums, kuriem ir šis labais intelekts, viņiem jau tā kā no bērnības tiek norādīts, ka viņi ir gudri, bet slinki. Nu, tā kā gudrs, bet slinks. Ļoti tas tāds populārs, vai tur ka viņam viss ir dots, visu saprot, bet neko negrib darīt, vai kaut kā tādā veidā viņiem tas tiek piedāvāts šis apzīmējums. Viņi principā ar to sarod un pierod, un tad viņi dzīvo gudri, bet slinki. Ja? Un tad viņi pieņem to kā tādu realitāti, un principā dzīvot jau tā var, gudram un slinkam, bet varbūt tā problēma nav tik vienkārša, precīzi sakot, varbūt viņi ir vienkāršāki, jo viņi varbūt var izsināt kaut kādā mērā. Un es domāju, ka tas arī aizkavē cilvēkus kaut ko darīt, jo viņi to ir pieņēmuši vienkārši tā kā sevi raksturojošu lielumu, ka viņi ir, teiksim, gudri, bet slinki. Bet tas ir par to daļu, kas ir tā prokrastinācija vai nespēja savākties. Ja? Man sāk kaut ko darīt, vai tas ir vēl? Es domāju, ka tā ir viena no tām problēmām, kas noteikti šiem cilvēkiem ir, kad, protams, ka tiek atliktas tās lietas un kaut kas te kaut kādi deadline viņus labi motivē, un ka viņi vienkārši ir pieņēmuši, ka viņi tādi cilvēki ir. Nu, viņi tādi ir kādā mērā, bet varbūt kaut ko ar to var darīt. Ok, tātad slinkums varētu būt viena pazīme. Kas mums vēl varētu būt? Mēs runājam par to darbu, tas ir šis slinkums, kaut kāda lietu atlikšana līdz pēdējiem brīdim. Un tas, protams, arī var radīt arī kaut kādu to trauksmi. Tad, ja runājam par tādu mājas dzīvi, tāds ļoti tipiskais ir mājas kārtošanas paradumi UDHS cilvēkam. Viņš izdomā, ka viņš gribēs sakārtot skapi, viņš sāka kārtot skapi. Tad viņš kaut ko aizdomājas, aiziet līdz virtuvēm, pamana, ka tur ir kaut kādi nenomazgāti trauki. Pēc tam viņš tur sāk mazgāt tos traukus un ierauga, ka kaut kas ir nokritis uz grīdas, piemēram. Sāk tur slaucīt to grīdu. Beigās pilnīgi absolūti nekas nav sakārtots. Cilvēks ir noguris un laiks ir pavadīts kaut kādā ziņā bezjēdzīgi. Tas ir ļoti tipiska sūdzība, par ko man sūdzās cilvēki, kuriem ir šis UDHS. Tas, protams, varbūt arī jebkuram cilvēkam kaut kādā brīdī pie kaut kāda tāda stāvokļa, ka viņš varbūt vairāk noguris vai kā, bet tad parasti cilvēki nekārto māju. Tas ir tāds sadzīviska lieta. Vēl viena lieta, kas bērnībā ir raksturīga šiem cilvēkiem ar UDHS, ka viņi dikti zaudē kaut kādas tur atslēgas, gošu krāsas, tur lineāls tādas lietas. Bet tas gan ir ļoti bieži, ka pieaugušo vecumā viņi ir atraduši tādus kompensācijas mehānismus, biežām tās vietas, kur tikai un vienīgi viņi tikai tur liek tās lietas, jo pretējā gadījumā viņas ir pazudušas. Ja? Viņas vienkārši neeksistē. Tad nākamā lieta ir šī kavēšana, tikšanās kavēšanas, un tad atkal, kā tu minēji, par cik daudzi, daļa, kas ierodas ļoti laicīgi, tas kompensatorais mehānisms ir, ka šie cilvēki, aiz tās trauksmes kavē, ierodas ļoti ātri, vai arī vienkārši kavē, tā kā tas viņiem varētu būt raksturīgi. Tad, kas
traucē, es domāju, gan darbā, gan privātajā dzīvē, kāda veida komunikācijā, tas, ka cilvēkiem ar UDHS ir diezgan grūti noklausīties to, ko viņam runā šis sarunu biedrs. Numur viens, tur ir kaut kas nevisai interesants, tad cilvēks ar UDHS varētu aizpeldēt domās kaut kur tālāk un īsti nedzirdēt, ko viņam saka. Un tad cits variants ir, kad viņam ir diezgan grūti noklausīties līdz galam to, ko viņam saka viņa sarunu biedrs, un tad notiek cilvēka pārtraukšana. Bet te arī atkal pieaugušie, viņi zina, ka viņiem tāda problēma ir, jo viņi acīm redzot dzīves laikā ir saņēmuši daudz aizrādījumus par to, un tā viņi šito arī lielā daļā gadījumu ir, iemācījušies sevi stopēt un mēģināt tā nedarīt. Vismaz kaut kādās tādās situācijās, kur tas ir galīgi sociāli nepieņemami. Tās būtu tādas biežas pazīmes. Tad ir visādas nepacietības izpausmes, arī tas traucētu gan darbā, gan kaut kādās sadzīves situācijās, piemēram, kas saistīts ar kaut kādām stāvēšanām, rindā, veikalām, nedod Dievs, vai kaut ko tam līdzīgu, kas varētu būt ļoti liels izaicinājums. Cilvēks varētu pat neiet veikalā, bet tagad, redz, Covid mums iemācīja visu kaut ko pasūtīt internetā, tāpēc es domāju, ka cilvēkiem ar UDHS ir vieglāk, jo nav jāstāv rindā. Tā kā tas ikdienas izpausmes ir dažādi, gan darbā, gan ģimenē, gan kaut kādās akadēmiskajās lietās, jo, ja runā par šīm akadēmiskajām lietām, ļoti bieži, diemžēl, ir cilvēki atkal ar šo labo intelektu, ar kaut kādu labu ideju, kuri nav pabeiguši 1, 2, 3 augstskolu, iestājušies kaut kādā posmā kaut kas ir noticis, un tas ir palicis tā kā nepabeigts. Tā kā tās grūtības ir ļoti dažādas, un manuprāt, tas, ko es minēju, ir, izņemot, protams, varbūt tās atslēgas, ja cilvēks ir iemācījies likt vienā vietā, varbūt tā var dzīvot, ja tas tā ir vienīgā problēma, bet liela daļa no tām, ko es minēju, varētu būt diezgan traucējošas un tiešām ierobežot cilvēku, realizēt kaut kādu viņa reālo potenciālu, kas viņam ir. Jā, es tagad pakāpšos drusciņu atpakaļ par to mājas kārtošanu. Vai jā, tas, ko tu aprakstīji, izklausījās pēc tādas, no malas raugoties darbības imitācijas, ka cilvēks it kā visu dienu kaut ko dara, bet līdz galam nekas netiek izdarīts. Un tas šķiet, ka arī ir tā raksturīgi arī par to, ka ļoti patīk kārtīga māja un sakārtota vide, bet viņa pārsvarā ir bardakā un hausā, jo ir ļoti grūti uzturēt to kārtību, un tad viņi kaut kā ātri pazūd. Un savukārt no malas bieži vien citiem cilvēkiem var šķist, ka nevis par kārtību, bet par to darbošanos, ka cilvēks spēj tik daudz izdarīt, viņš tik daudz dara, respektīvi redz tikai to darbošanās veidu, viņam taču vispār nevar tikt līdzi, viņš visu kaut kur iesaistās. Un arī jauniešu, jaunā pieaugušā vecumā, viss kaut kas interesē, spēcīgs intelekts, viņš iesaistās tur, un ir forša ideja, un tā. Un, no malas liekas, kas tev vispār par problēmu? Tur tik daudz, visu kaut ko es Erasmusā biju tur, un šo izdarīju, un šo izdarīju, un to izdarīju. Jā, bet no paša cilvēka puses bieži vien tas ir ļoti grūti. Interese ir, bet grūti nost līdz galam. Man grūti saņemties. Jā, un par strādāšanu algotajos darbos, ņemot vērā, ka tie ir ļoti daudz un dažādi, tad no vienas puses rutīna pieaugušajiem nepārāk patīk šim UDHS, cilvēkam ar UDHS nepatīk rutīna, bet arī pašā laikā rutīna viņu ļoti smuki ieliek kaut kādā rāmī. Tā struktūra ir svarīga, bet tai struktūrai jābūt kaut kā tā kā atbilstošai. Cik arī principās kaut kāds armijas režīms arī tīri labi piemērots cilvēkiem ar UDHS. Jo ir vieglāk funkcionēt, jo ir kaut kāds konkrēts tāds rāmis. Bet tā pašā laikā, ja tas, tam jābūt kaut kā saistītiem ar tām cilvēka interesēm, un tad tas viss strādā. Pretējā gadījumā tas ir tāds ceļš arī uz nekurieni. Man ir jautājums par izklaidīgumu, jo tas arī,
nu, kavē, labi, kavē, nu, vienmēr kavē. Un tāpat vienmēr tev kaut kas kaut kur pazūd. Nu, tu vienkārši tāds neuzmanīgs, izklaidīgs cilvēks, un tas tā kā tiek paslaucīts. Nu, tev uzliek tāpat kā slinks, jā, izklaidīgs, un tā arī dzīvoju ar 3 lietu sargiem dažādās vietās, ar 5 zeķu pāriem somā, un paņem vēl vienu, jo katram gadījumam es aizmiršu par to, ka viņi tur 5 ir. Un tā, jā, vai tas arī tas redz. Šis ir brīnišķīgs piemērs, kas māc gadīties cilvēkiem ar UDHS, kad ir ļoti daudz domu un vienlaikus viņi nenāk ārā un neformulējās, un pat netiek līdz savām smadzenēm, kas arī var būt viena no izpausmēm. Daudzās domas, bet, nu, redz, viņi pat vispār aizbēg prom man domu. Toties ir citas domas par to mākoni smadzenē. Es kaut par to mums varētu pastāstīt. Tas tā kā jau domā kaut ko citu, nevis par izklaidīgumu, bet tā kā to vēl par izklaidīgumu. Kā es aizgāju? Es aizmiršu par izklaidīgumu. Nonācu pie mākoņa smadzenēs un 5 rādio. Jā. Nē, nu, ja mēs bišķi par izklaidīgumu runājam, protams, ka nu, tā kā nevar visai katram cilvēkam, kurš ir nu, tā kā izklaidīgs, likt klāt šo UDHS diagnozi. Bet nu, es gribētu teikt, droši vien, ka lielā daļā gadījumu, kad cilvēks ir izklaidīgs, tad ir, vai tad tiek domāts, var sākt domāt par to, kas ir šī izklaidīguma pamatā vai nē, jo tie iemesli, protams, var būt dažādi. Tikpat labi varbūt cilvēkam ir kaut kādas citas, citi mentāli izaicinājumi, kas liedz, koncentrēties uz kaut kādu tādā brīdī notiekošo procesu vai viņam doto uzdevumu. Un tas, protams, nevienmēr ir šis UDHS, bet, protams, ja cilvēks ir izklaidīgs un viņam pašam tas tā kā traucē un viņš to apzinās, noteikti katram ir vērts kaut kā papētīt sevi un sevišķi, ja viņam kaut kas tā kā ir problemātisks un traucē. Bet es varbūt neesmu no tāda skatu punkta par to domājis, bet es pieļauju, ka tā droši vien ir dot kaut kāda rakstura īpašība, kas tiešām kaut kādam cilvēkam piemīt kaut kādās situācijās, un ka tas noteikti nav tur ne jādiagnosticē, ne jāārstē. Bet noteikti, ja mēs runājam par tādu UDHS spektru, tad tas ir kaut kas tāds, kas kā grūti droši vien iedomāties cilvēku, kuram ir šīs problēmas, ir izklaidība kaut kādos brīžos, izņemot tad, kad viņš varbūt ir hiperfokusā uz kaut ko tādu, kas viņam interesē, kas ir kaut kas absolūti pretējs izklaidīgumam. Tā kā jā. Jā, bet tas, ko salikot kopā ar tevis iepriekš teikto, jā, tā izklaidība ir cilvēkam traucējoša un ir gana bieži un regulāri piefiksēta, ka tad ir, jebkurā gadījumā ir vērsts vērsties pie mentālās veselības speciālista, lai paskatītos, kas tas ir. Es domāju, ka jā, un tagad es domāju, ka mums tā sabiedrības situācija mainās no tā, ka tie agrāk tie uzskati bija varbūt tādi savādākie saistībā gan ar to, kā uztver cilvēkus, kas, ārstējas pie psihiatra, vai kā cilvēku uztver psihiatrs vai psihologus vai psihoterapeits, vai cik ļoti vispār tika pievērst uzmanību kaut kādiem saviem mentālajiem procesiem. Protams, kad tādīs laikos, kad bija kaut kādas savi, labās lietas, savas sliktās lietas, tagad, kad varbūt šie mentālai procesi ir tik ļoti svarīgi, protams, atkal ir varbūt citi aspekti un izaicinājumi, kas vienmēr būs pie jebkādiem apstākļiem, bet es noteikti esmu par to, kad cilvēks, ja viņam ir kaut kāda problēma, kad cenšas viņu apjaust, saprast, identificēt un pie iespējas atrisināt. Es esmu par to, un ja runājā par kaut kādu tādu izklaidību, piemēram, tad droši vien būtu interesanti kaut vai pašam saprast, kas ir par problēmu, ja tā problēma ir un viņam traucē. Es pieļauju, ka varētu būt arī kaut kāda apstākļa, ka varbūt pašam cilvēkam tas īsti netraucē, bet varbūt apkārtējiem tas ir ļoti uzkrītoši. Tad droši vien tur jāskatās no konteksta, kurā brīdī cilvēkam, kuram nav tā kā pašam intereses, pašam it kā netraucē, tomēr viņu mudināt kaut ko uzzināt vairāk un saprast par izcinājumiem. Es pieļauju, ka arī tā var būt, jā. Ok.
Nu, un kā tad tur par tiem 5 radio galvā? 5 radio galvā. Tur ir tā, ka jā, tāda sūdzība arī cilvēkiem mēdz būt, kad teiksim, ir tik daudz tās dažādās domas par dažādiem teiksim, tematiem, dažādos virzienos, un kad ir grūti tā kā palikt pie vienas vai dabūt galvā kaut kādu klusumu. Un tas tad patiesībā tā kā no manas psihiatra skatu punkta, tas ir tāds cilvēkiem, kuriem ir teiksim, šis simptoms. Tas ir viens tāds no tādiem terapijas efektivitātes momentiem, kas bieži vien ir, kad cilvēks, kad nonāk situācijā, teiksim, jāsaņem medikamentozā terapija, kad nokļūst vienā brīdī, kad paliek pie tās vienas domas vai pie klusuma. Tas ir tāds ļoti patīkams brīdis cilvēkam, principā tāds kā ļoti savienojošs. Jo visu mūžu ir bijis tā kā savādāk, un tas tomēr rada tādu papildus slodzi visam cilvēkam. Un tad ir brīdī, kad ir tāds miers iestājas, tad ir tāds atslābums. Ja tas liekas kā interesanti, ka cilvēks saņem kaut kādu medikamentus, kas skaitās tādi stimulējoši, un pateicoties tiem, tā kā var izjust beidzot kaut kādu mieru, jo konkrētais šis simptoms tā kā beidz traucēt. Tā kā ar to es gribētu varbūt arī teikt, ka tas ir viens no tādiem simptomiem, ko man tā kā grūti iedomāties, ka varētu ļoti labi koriģēt, varbūt bez kaut kādas medikamentos palīdzības, bet es pieļauju, ka varbūt noteikti tas ir iespējams, jo nevienmēr cilvēks grib lietot medikamentus, un kad ir jāmeklē citi varianti, bet no tāda savu skatu punkta, es domāju, ka tas ir tas, kas tā ļoti labi koriģējās. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēki ir tik skeptiski bieži vien? Arī profesionālā vidē esmu ar to saskārusies, ka tie medikamenti viss jāatrisina dabīgā veidā. Ko tad īstenībā tas medikaments tiešām ārstē? Viņš neārstē, vai ne? Tur ir tā, ka bišķīt jau pārste ir tā, ka ir aizspriedumi pret konkrētajiem preparātiem, kas ir tā kā stimulantu grupas medikamenti, kas tā vēsturiski tiek saistīti ar narkotiskām vielām. Un pa lielam ir tā, ka ļaunprātīgi lietojot šos preparātus var iedzīvoties dažāda veida grūtībās, tā skaitā atkarības problēmās. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jābūt uzstādot šo diagnozi, nozīmējot šos preparātus. Un, ja mēs skatāmies par... tādā ziņā Latvijā varbūt mums nav tik grūti, jo mums šī diagnoze salīdzinoši nesen. Un es gribētu teikt, ka liela daļa cilvēku, kas vēršas pēc palīdzības, tiešām vēlas to medicīnisku iemeslu dēļ. Bet ir vairākas, teiksim, sabiedrības grupas, kur varētu pafantazēt, ka gribētu lietot šos preparātus nemedikamentozu iemeslu dēļ. Piemēram, šis preparāts uzlabo koncentrēšanās spējas, un lietojot to ļaunprātīgi, ne pēc medicīniskām indikācijām vai lielākā devā nekā nozīmēts, tad, teiksim, ir iespējams uzlabot kaut kādus savus akadēmiskos sasniegumus, jo cilvēks tur var koncentrēties tur vairāk nekā citi ilgstošāk un nezinu, naktī negulēt, visu laiku tur mācīties, piemēram. Bet tas ir kaut kāds tāds, principā tas ir risks, ar ko mēs riskējam nozīmējot šo terapiju, bet tas nav tāds ilgtermiņa risinājums, tas ir kā ar narkotiskām vielām. Kaut kādu laiku tas var dot kaut kādu vēlamo efektu, bet pēc tam var sākties dažāda veida problēmas. Un šim preparātam tāds risks ir. Tāpēc arī mēs esam, lai mēs pareizi uzstādītu to diagnozi, piemeklētu pareizo devu, un tad, principā, šīs problēmas var apiet. Lielāks izaicinājums ir ar cilvēkiem, kuriem ir tiešām bijušas izteiktas dažāda veida atkarības, jo tas ir arī nereti sastopams, ka cilvēkiem, kuriem ir UDHS, ka viņi ir pašārstējušies, tā mēs to saucam, lietojot dažāda veida atkarības vielas, un kaut kādā ziņā jau tas smadzeņu metabolisms viņiem ir ne tikai no UDHS izmainīts, bet arī no atkarību lietojošo vielu lietošanas, kas tad sarežģīja to situāciju, bet tad tiešām ir tā kā grūti, ja? Jo principā no vienas puses šī ārstēšana ir kontraindicēta cilvēkiem, kam ir kaut kāda narkomānija anamnēzē, bet no otras puses tā problēma ir kaut kas, viņam tikai jādara arī. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds
Nu, un jā, un tad ir nākamā blakne šim preparātam ir apetītes mazināšanās. Un attiecīgi slava blakne, jā, tā kā, bet, ir arī, Latvijā pētījumi, protams, nav veikti, bet ir pētījumi par jaunām meitenēm, kas izvēlas šādu veidu, lai tā kā notevētu, jo tas tiešām ir ļoti viegli. Bet, atkal ir cita veida problēmas, un tagad tas nav paredzēts. Tāpēc šis preparāts, jā, viņš kaut kādā ziņā diezgan lielā, protams, ir jālieto ļoti lielu piesardzību, bet tas arī rada tādu bību pret viņu, bet tajā pašā laikā, es neuzskatu, ka dēļ tām problēmām viņš būtu nepiemērots vispār lietošanai vai viņš būtu kaut kāds slikts, bet jā, es domāju, ka tie ir tie galvenie momenti, kāpēc cilvēkiem ir aizspriež. Un tas arī, kā tu teici, ka šis cilvēks ir UDHS, viņš jau neesi tas baigs slimais. Jā. Viņš tur iet kaut ko dara, tur, nezinu, visādi viņam tur hobiji, un jā, tā kur problēma, kāpēc viņam vēl kaut kāds stimulants uzdot. Ja cilvēkam ir depresija vai kaut kas tam līdzīgs, vai viņam tur ir trauksme, viņš ir ļoti satraucies, trankvilizātoru iedot, kāpēc nē, viņam. Tas tā kā ir normāli, jā, tā ir aizspriedumu lieta. Tas ir tikai tu saproti, ka jā, kaut kāda trankvilizātors, protams, mēs arī cenšamies nozīmēt tā kā ļoti ierobežot un mazāk, kas tiešām neko viņi neārstē. Bet teiksim, ar šiem UDHS pacientiem, tur jā, tāpēc tā attieksme, es domāju, ir dažāda. Bet, ja runā par to pašu preparātu ārstniecisko efektu, nav jau tā, ka viņš darbojas tikai tad, kad viņu iedzer, tomēr ir papētīts tas, ka arī lietojot šos medikamentus, tā neiroplasticitāte palielinās galvas mazinēs, un nav tā, ka, jā, kamēr dzer, tikmēr ir ok, beidz dzert, es atkal izējas punktā. Tomēr kaut kādi pozitīvi procesi notiek arī kamēr šie medikamenti tiek lietot un pēc tam tiek pārtraukti. Protams, ja tas ir atkal vecums, kas nav tur varbūt pāri 50, tad arī šī pati smadzeņu garoza joprojām turpina nobriest un kombinācijā ar tādu adekvātu ārstēšanu, tas viss tā kā ir ļoti ok. Ja es runāju par kaut kādu savu personīgo pieredzi tieši darbā ar pieaugušajiem pacientiem, tas ir tā man, un tā arī kā grāmatās rakstīts, ka tā bieži mēdz būt, ka tas ārstēšanas ilgums viņš nav bezgalīgs, jo pēc būtības, ja cilvēks pieaugušo vecumā nonācis pie speciālista, tad visdrīzāk nav viņam tāds tā kā ļoti kritiski smags šis UDHS, ja viņš kaut kā ir izairējis cauri gan te skolai, varbūt pat kādai augstskolai, varbūt ne. Lūk. Šīs dāvas salīdzinoši ar šīm bērnu devām attiecībā pret cilvēka svaru ir daudz mazākas. Ja, ja bērniem tie svari, tā adekvātā deva tiek nozīmēta, piemēram, 40 kg, mēs runājam apmēram par tiem 40 mg aktīvās vielas, mums Latvijā pagaidām ir tikai viens preparāts. Tad pieaugušajiem, tie 40 mg, reti kāda manā, praksē ir tā dienas deva. Un kaut kādi cilvēki svar 80 kg. 70, 80, dažādi par 50 kāds. No dzīvumā jau tur tā kā, var sakot, saprast domu. Un arī tas ārstēšanas process un tas paterns, kā tas, protams, katram atkal savs, bet ar tādu tendenci parasti ir, ka tas sākotnēji kaut kādu gadu, divus varbūt tā lietošana ir intensīvāka, un pēc tam tomēr tā vajadzība samazinās, jo cilvēks kaut kā vēl labāk pielāgojas savu ikdienas funkcionēšanu savam konkrētajam personības veidam un traucējumu veidam, funkcionēšanas veidam. Un kaut kas kaut kādā mērā arī ir kompensējies no tiem traucējumiem, kas viņiem ir bijis, un esot šī labajā stāvoklī ar medikamentu palīdzību, cilvēkam ir izdevies atjaunot kaut kādus savus resursus, kas droši vien ir zuduši ilgus laikus dzīvojot tādā pastiprinātā vajadzībā tērēt savu to mentālo resursu. Un parasti tad tas lietošanas ilgums aprobežojas kaut kādu saskaitāmu gadu ilgumā. Tā kā tā. Bet nedomā, ka es gribu propagandēt, ka visiem jādzer tagad zāles, jāizpēc. Es tā absolūti nedomāju, vienkārši varbūt tas tā vairāk izklausās, jo dēļ tās pretestības, kas ir tā kā sastopama pret šo ārstēšanos. Es nevaru obligāti noteikti par kaut kādu adekvātu diagnostiku, kad vajag, kad nevajag,
un ka visam jābūt tā kā kaut kādās saprotamās robežās, jo šie traucējumi eksistē. Tagad saistībā ar visām viedierīcēm un visiem procesiem, kas notiek mūsu ikdienā, un tur tas neprognozējam, kādi mēs tur būsim pēc kaut kādiem gadiem, 10 vai 11 vai 20. Visiem droši vien būs kaut kādā mērā traucējoši UDHS, bet mēs esam tur, kur mēs esam tagad. Tādā pozīcijā, un tad es domāju, ka, ja tie ir kaut kādi psihiski traucējumi, tad viņi ir jāidentificē, un ja viņi ir identificēti, viņi ir jārastē. Tas ir tas mans viedoklis, un jā. Jā, bet apkopojot, ja mēs sākām par medikamentiem runāt saistībā ar šo te, ka tas ir viens no lielākajiem aizspriedumiem, tieši šīs te vielu grupa, kas tiek izmantot, tad tas, ko es sadzirdēju aizteiktā, un kas priekš manis īstenībā es tā kā nojautu, bet nebiju līdz galam iedziļinājusies, ka tās devas, kuras tiek pielietotas pieaugušajiem, tieši tāpēc, ka viņi jau ir apgūši kādus adaptācijas mehānismus vēl visādas citas lietas, ka tās ir īstenībā daudz zemākas nekā bērniem, kuri atrodas vēl. Tas ir reālajā dzīvē, un tā tas arī tā kā ir pasaules pētījumos. Es pat teiktu, ka tās devas, kas man ikdienā sanāk ar cilvēkiem, kad strādā, ir pat zemākas nekā kaut kādos pētījumos, bet es pieļauju, ka tas arī varētu būt saistīts ar to, ka mēs tādi esam tīri sabiedrība, no šiem traucējumiem, tā problēma tiek tikko identificēta, un ka tas varētu būt ar to saistīts, bet arī tik un tā tās devas mēdz būt zemākas. Bet, protams, bet es saku, bet diagnostiku ir jābūt ļoti uzmanīgi, piemēram, mēs bijām konferencē, un tur nebaldos tāda Islande, kur viņiem ir kaut kāda cita galējība. Tur viņiem atkal šī pieaugušo UDHS hiperdiagnostika, tur bija pat līdz 25% cilvēku saņem medikamentu. Tas ir tur kaut kāda problēma viņiem noteikti ir. Bet jā, katrā gadījumā mēs esam par to, ka no tām problēmām, protams, vajag piesardzīties, bet vajag darīt, kas jādara, un vienkārši uzņemties atbildību par to, ko dara. Jā. Un šis sasaucās ar to manu nākošo jautājumu, jo tajā brīdī, kad es pasaku, jums visdrīzāk ir UDHS, ir viena daļa cilvēku, kas par to tā kā, priecājās, vai jūt, negluži priecājās, bet jūt atvieglojumu par to, ka viņi nav slinki un tur kaut kāds izskaidrojums. Un ir daļa, kas priecājas, kad viņiem pasaka, ka tas nav UDHS, bet tas, par ko es gribēju parunāt, ir tā daļa, kur ir savādājas, ka es pasaku, ka jums visdrīzāk ir kaut kas cits, kas nav UDHS. Un mans jautājums ir pieaugušo vecumā, ar ko visdrīzāk varētu sajaukt, vai kas ir tās diagnozes, kur tā uzmanīgi jānošķir, ka tas ir šis vai tas, vai kur tā simptomātika pārklāsies. Pa lielam tāds kaut kāds neuzmanīgums, tur būtu arī grūtības koncentrēties, tā kā grūti izpildīt garlaicīgus uzdevumus, ir gandrīz pie jebkādiem psihiskiem traucējumiem. Tā kā te ir jāskatās, tā simptomātikas specifika, un tas tomēr svarīgs tas laika griezums ir. Kā tam cilvēkam ir gājis dzīves laikā, piemēram, viņš ir izdedzis darbā pēdējo kā kuram kāds pusgadā, kāds 25 gados, viņam plus mīnus, bez hiperaktivitātes būs, kas arī nav vajadzīgi obligāti UDHS, ka būs gan visi simptomi, kas tā kā varētu būt saistīti, bet, skatoties kopējā kontekstā, tad mēs saprotam, ka šim cilvēkam ir kaut kādas problēmas, kas ir radījušas komplektā viņa kaut kāda personības struktūra, plus arī apstākļi, kur vispār nav nekāda sakara ar UDHS. Tad teiksim, to es jau pateiktu, ka šie simptomi, kas nav saistīti ar hiperaktivitāti, varbūt pie gandrīz jebkādiem traucējumiem, kad cilvēks jūtas mentāli noguris. Tas varbūt gan depresija, gan ieilgusi tā pati veģetatīvā distonija, dažāda veida personības traucējumi, bet ar personības traucējumiem ir tā, ka cilvēkiem šie personības traucējumi diezgan bieži kombinējas ar UDHS. Tur tā kā jāskatās, tā kā no kurienes pūš vējš, bet vēl psihiatrijā tāda lieta, ka cilvēkam, ja kombinējas vairāk tā kā psihiskie traucējumi, tad principā ir jāizvēlas, kurus tā kā risināt vispirms. Jārisina vispirms ir tie akūtākie, un pēc tam tad var izcināt tos, kas ir fonā, piemēram, un ilgstošam konkrētajā situācijā nerada stresu.
Līdz ar to, ko es gribētu teikt par teiksim, šo diagnostiku, ir tā, ka, ja teiksim, cilvēks aizpilda šo teiksim, pašnovērtējumu testu, kas ir pieejams internetā UDHS pieaugušiem, tas, principā, jā, varbūt ļauj tā kā aizdomāties, un ja viņš ir tā kā pozitīvs, un tad tā kā cilvēks sapriecājas, ka viņam varbūt UDHS, nu, pa lielam, tas vairāk tikai ir tāds kā skrīninga rīks, jo šie simptomi varbūt atvainojos no depresijas līdz šizofrēnijai, jebkam. Varbūt simptomi saistībā ar izklaidību, kavēšanu, lietu zaudēšanu, nepatīku darīt garlaicīgus darbus, jebkas, kas tāpēc arī varbūt ir aizspriedumi pret diagnozi, jo kuram tad visiem jau tā taču ir. Bet tā gluži nav. Tāpēc jāskatās sīkāk un specifiskāk. Jā. Tas droši vien arī ir viens svarīgs aspekts, ka praktiski lielākā daļa, es pat teiktu, visa simptomātika arī neirotipiskam cilvēkam kaut kādā dzīves situācijā var piemist. Mēs visi varam būt pārguruši un kļuvuši neuzmanīgi. Mums visiem var kaut kas tik ļoti interesēt, ka mēs tur pazūdam uz kādu brīdi. Bet droši vien tā svarīgā lieta ir par to, cik lielā mērā tas man traucē ikdienas funkcionēšanu un cik lielā mērā tas rada tās ilgstošās ciešanas. Mums psihologiem ir šis jēdziens ciešanas subjektīvi, ka tas man traucē tik ļoti, ka es ar to netieku galā. Tad es gribētu palūgt atbildes uz dažiem jautājumiem. Sākšu ar to jautājumu, kurš man atnāca pirms vēl šodienas, kas nav čatā, bet tā kā arvien biežāk mēs runājam gan par iekļaujošu izglītību, gan mūža izglītību, gan arī ir Eiropas līmenī dažādas vadlīnijas un regula man šķiet vēl ne. Bet arī augstākās izglītības kontekstā tiek domāts par dažāda veidā atbalsta pasākumiem. Tanī brīdī, kad mēs runājam par atbalsta pasākumiem izglītībā, bieži vien runā par obligātu izglītību līdz 9. klasē. Bet kā tu redzi, kāds varētu būt atbalsts, ko varbūt augstskolās vai koledžās, kas būtu noderīgs, vai par to ir domāts, vai arī tas ir? Es domāju, ka var skatīties, protams, ka var kaut ko domāt arī paši, bet tajā pašā laikā ir piemēri no citām valstīm, kur tā problēma ir identificēta vairāk, un šie atbalsta pasākumi jau ir dažādi. Kaut vai sākot no tā paša papildus laika, kas cilvēkam var tikt piešķirts kaut kādu darbu veikšanai. Atkarīgs atkal, kas tam konkrētiem cilvēkam par problēmu. Kādam traucē, ja viņu tur novērš kaut kādi trokšņi, tad, piemēram, atsevišķa telpa viņam varētu būt noderīga, lai varētu veikt vajadzīgos uzdevumus. Jā, papildus laiks kaut kādā gada griezumā, kaut kāda savādāka pieeja. Tāpēc es domāju, ka šis traucējums, kad noteikti būtu vajadzīgs identificēt tos biežākos momentus, kas varētu būt tā kā piedāvātie varianti, ko cilvēkam varētu piedāvāt, un tad, ja cilvēkam ir šī diagnoze, un viņš mācās iestādē, tad būtu labi, ja varētu pie kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, kad tas ir vajadzīgs, ka varētu izvēlēties, kas konkrētiem ir cilvēkam nepieciešams. Personīgi man ir bijusi pieredze, cilvēks, manuprāt, tā bija Nīderlandē, kad prasīja izziņu no psihiatra, un tur bija tā vēlme, bija tā kā papildus laiks uzdevumu izpildēji atsevišķā telpā. Un tas, ko es noteicu kā piemēru, jo man ir tāda personīgā saskarsme bijusi. Tāpēc, es domāju, ka tas būtu labi, ka tādi būtu, jo tas jau globāli droši vien nedaudz varbūt padara sarežģītāku to mācību organizācijas procesu, bet tajā pašā laikā tas uzreiz viss ir iekļaujošāk un, man liekas, arī pareizāk. Un, palīdzam cilvēkam kaut kā risināt savas problēmas, arī, teiksim, skatās no manas skatu punktu, nevis tu skriet uzreiz pēc zālē, piemēram, bet vēl kaut kādi papildus ikdienas mehānismi, kas ļauj viņam funkcionēt labāk. Tā kā, kaut kā tā. Okay. Tad ir jautājums par
reģistru. Respektīvi, uzskats, ka tiklīdz aizies pie psihiatra, uzliks kādu diagnozi, tā būs reģistros un ierobežojumi un nevarēs daudzas lietas izdarīt. Kā tas ir? Kā ir pieaugušajiem ar ieiešanu, vai tādā brīdī, kad ieiet psihiatra kabinetā, daudzas durvis aizvarās? Nu, tā gluži nav. Tur ar to reģistru ir tā, ka tas jā, tā kā, tur specifiskāk varbūt, teiksim, tā nokļūšana reģistrā notiek, ja tu, teiksim, ārstējies stacionārā vai teiksim, meklē šo ambulatoro pakalpojumu iestādēs, kas ir saistītas ar stacionāru, tad ir tā, bet, principā, tas reģistrs tā kā teorētiski jau vairāk tā kā bija domāts tādai statistikai un it kā nevajadzētu ierobežot cilvēkiem iespējas kaut ko darīt, bet reālajā dzīvē ir kaut kādas situācijas, kad tiek prasīta izziņa, vai cilvēks ir reģistrā vai nav. Bet tur ir tā, ka katra ārstniecības iestāde pati tā kā, vai ievieto šos cilvēkus reģistrā, vai tā kā neievieto. Un, ja cilvēks strādā, pieņemsim, tā kā pēc valsts apmaksātas programmas, tad obligāta prasība reģistrā ievietot tā kā nav. Tāpēc es gribētu teikt pie kaut kādiem tādiem traucējumiem, kas neapdraud cilvēku vai citus cilvēkus vai viņu pašu, un tad cilvēks netiek nosūtīts uz stacionāru ārstēties. Tā kā nevajadzētu baidīties, ka aizejot, teiksim, pakonsultēties ar dakteri, kad uzreiz būs kaut kādas tādas sekas, kad tas tiks kaut kur reģistrēts. Protams, tiek reģistrēts ārsta vai ārstniecības iestādes kaut kādā elektroniskajā vai papīra, vairāk jau elektroniskā mūsdienās, dokumentācijā. Bet tas nenozīmē, kad aizejot pie jebkurā ārsta, ka būs šāda veida, teiksim, problēmas. Piemēram, tur cilvēks kaut kādā zemesardzē, kur vajag izziņu, ka nav reģistrā, un kad jebkurā aizejot pēc palīdzības, ka viņš automātiski iekļūst šī reģistrā. Jā, respektīvi, ieiešanu kabinetā un runāšanu par dažādām iespējamībām, tā skaitā diagnostikām, vēl nenozīmē, ka tu nokļūsti kaut kādā tādā mistiskajā reģistrā. Tas tāds sarežģīts, ne sarežģīts, bet kā lai pasakās, pretinīgs jautājums, ka es zinu kolēģiem, kas tā kā strādā, tādā pašā laika ielas iestādē, kad tur tiek domāts par to, kā pareizāk izmantot šo reģistru informāciju, jo pa lielu, jo liela starpība, teiksim, kādā situācijā cilvēks ir vērsies pie palīdzības. Varbūt kaut kas ir noticis dzīvē un ir bijusi kaut kāda īslaicīga adaptācijas traucējumi. Tā pašā laikā tas var būt kaut kādi pavisam citi traucējumi, kas varbūt tiešām ir bīstami viņam vai apkārtējiem. Līdz ar to tur nav tādas gradācijas, līdz ar to tas tāds neviennozīmīgs jautājums, bet nevienmēr tas jebkurš cilvēks uzreiz tiek ievietots ielikšanai reģistrā. Vai ir pieaugušajiem kaut kādi atbalsta pasākumi, kas ir no valsts puses šobrīd? Pie UDHS diagnozes. Tieši specifiski priekš UDHS, es ceru, ka es nesamēlojos, kaut kas tāds ļoti specifiski orientēts, man zināms, nav tieši kaut kāds valsts organizēts pasākums, bet es domāju, ka, ja mēs runājam, teiksim, ir valsts psihiatrs, pie kur tur ir griezties, ja? Tad tas būtu valsts organizēts pakalpojums, kas ir bezmaksas un nosūtījumi pieejams. Tāpat es domāju, ka vienīgais, tieši konkrēti ar šo diagnozi, laikam tas ir tas, kas man nāk prātā. Bet tā pašā laikā, ja, teiksim, cilvēkam ar UDHS ir kaut kādas citas grūtības un kaut kāda cita diagnoze, kas, teiksim, atbilst kritērijiem saņemt psiholoģisko palīdzību šīs 10 reizes pie psihologa, tad noteikti šī UDHS diagnoze neliedz to saņemt. Tā es to varētu. Tad sanāk, ka valsts apmaksā šo brīvi pieejamo bez nosūtījuma psihiatru, kur tu vari braukt
uz kuru Latvijas malu vēlies un pie kuram ir līgums. Es domāju, ka var cikt tā situācija. Ja es runāju par praktisko dzīvi, tad jāpainteresē. Varbūt tā kā kaut kā var painteresēties. Jā, bet es lēnām gan jau līdz kaut kam nonāksim. Tā, tad vēl ir jautājums šāds, vai tas, ka man ir uzlikts zīmogs sliņķis bērnībā vai kaut kad, neveicina to manu slinkošanu. Tad, ja jau es esmu sliņķis, ko tad es tur iešu pretī runāt un pieņemu, ka es esmu sliņķis un nemaz nemēģinu kaut ko darīt, nemaz nemēģinu kaut ko mainīt, kā tu to redzi. Noteikti tas tā arī kaut kādai, bet redz, tur jau kombinējas šitā problēma, plus kaut kāda personības struktūra, plus ģimenes tradīcijas, kaut kādi ārēji apstākļi, un kādam tas, teiksim, ka viņi sauc par sliņķi, kāds tiešām neizvēlas, bet kādam tas notiek tā, ka tas tā kā progresē, kādam ir kaut kāds sajūta, ka viņam vajag pierādīt pretējo, un tad viņš atkal dara kaut kā pavisam savādāk. Tas varbūt ļoti dažādi, tas varbūt tiešām ļoti dažādi. Es no savas puses varu pateikt, ka tā mēdz būt. Tas nav obligāti, ka tā notiek, bet tas jebkurš zīmogs, kurš tiek cilvēkam pielikts kaut kādā brīdī, teiksim, ja jau tu domā, ka es to daru vai ka es tāds esmu, tad es vairs neredzu bieži vien iemeslu, kāpēc man rīkoties citādāk, jo tā mana rīcība, pat tad, kad es esmu darījusi citādāk, tu to tāpat nepamani. Un tad kāda jēga? Tas atkal nākamais atkal arī audzināšana, tradīcijas, viss cik atkarīgs kaut kāds pašvērtējums no citu kaut kādu cilvēku novērtējumu. Tas ir vēl viens, tur viss jau kombinējās. Jā, psihiatrija ar psiholoģiju ļoti cieši sadarbojās. Te ir viens man nepazīstams vārds tinnitus. Vai viņš bieži mēdz būt? Jā, viņš mēdz būt, bet tas nav varbūt specifiski UDHS. Tad tas tā kā, biežāk, labi, varbūt man nav uzreiz atsaucies konkrēti pētījumi, bet es gribētu teikt, ka tas varētu būt biežāk nekā populācijā kopumā, bet tas arī, tā kā varētu būt, jā. Bet, respektīvi, troksnis ausīs nav tas tāpats, kas 5 rādio galvā, ne? Nē, tas ir vairāk tāds neiroloģisks simptoms. Tas ir tā kā to vairāk principā izmanto biežāk tā kā neiroloģijā, un tas nav tas pats. Jo tas mūsējais rādio, tas jau tāds vairāk tāds māksliniecisks, kā lai pasaka tāds nosaukums, tas nav gluži tā. Jā, bet tas daudzās domas, kas vienu otru apsteidz, nepaspēja pabeigties un tā. Šitas tā kā vairāk ir neiroloģisks, principā viņš, ja tur nav UDHS, protams, ka tur kaut kāds troksnis arī traucē, droši vien pēc tam klausīties un uztvert lietas, bet tas, teiks, neizslēdz viens otru. Okay. Kā vēl, vai no psihiatrijas viedokļa ir vēl kaut kādas metodas, ar ko aprūpē UDHS gadījumus? Psihiatrs viņš neko neaprūpē savādāk. Okay, tad viņš piedāvā medikamentozo terapiju. Psihiatrijas, teiksim, tas kā mums tā notiek, ja psihiatrs uzstāda diagnozi, tad nozīmē to medikamentozu ārstēšanu, bet es pieļauju, ka tā doma varbūt nebija tik burtiska, kā es tagad atbildēju, bet tieši par to, kādas varētu būt palīdzības metodas. Tad es domāju, ka ļoti par palīdzības metodēm Ieva labi varētu pateikt, kas nav medikamentozas, gan no kādām psiholoģiskajām, līdz kaut kādām cita veida atbalsta procesiem. Es domāju, ka tas tāds klaucas. Jā, tas, jo psihologs savukārt pārjautāja, vai izņemot diagnozu uzstādīšanu un medikamentozo terapiju un ilgstošu novērošanu, vai jūs vēl kaut ko darāt? Vai arī neuzstādīšanu un nenozīmēšanu. Izslēgšanu. Arī, jā, bet savukārt psihologs vēl var darīt ļoti daudz ko, un arī pats cilvēks var ļoti daudz ko darīt, jo tie kognitīvie procesi, tā uzmanība un viņa sekojošā domāšana, tas ir, man patīk, viņu salīdzināt ar muskuli, kuru var uztrenēt, bet viņš būs uztrenēts tikai tik ilgi, kamēr trenēs. Ne tikai, ja tu to dari regulāri, tad var pa bišķiņam veidot šos te uzlabojumus. Un tas, ko var darīt, tas ir dažāda veida
kognitīvie uzdevumi, kurus mēs bieži vien redzam, ka tos liek darīt bērniem, bet šie kognitīvie treniņi arī pieaugušajiem, un tie ir gaužām, es teiktu, vienkārši no punkta uz punktu, piemēram, vai atrod atšķirības, vai izkrāso, bet tieši izkrāso nevis uzzīmē, jo tur ir būtiska atšķirība. Tā kā, kad ir jau kaut kas iedots. Tad ir sudoku, ir puzles, ir labirinti. Un, ja mēs paskatāmies piedāvājumu un paskatāmies grāmatnīcās, Pinterestā vēl kaut kur, tad ir priekš pieaugušajiem gana liels produktu skaits un klāsts. Un, saprotot to savu līmeni, saprotot, kuri uzdevumi man ļoti nepatīk. Tātad tie, kas man visvairāk nepatīk un visliktāk sanāk, tie ir tie, kas man visvairāk ir jāpilda. Atrod savu bāzes līmeni, no kura atspērties, pa bišķiņām pildu. Un te ir atkal svarīgi nepildīt visu grāmatiņu vienā dienā. Vai tā apstāties. Un tad lēnu garu var kāpināt to sarežģītības līmeni. Un šādā veidā var tiešām trenēt, un tas ir kognitīvais treniņš. Ir cilvēki, kuri nāk to darīt šeit uz vietas, jo viņiem ir grūti savākties mājās, bet tādā brīdī, kad viņš atnāk šeit, viņš smuki nostrādā, un tas ir vērtīgi un labi, bet to mēs varam arī darīt, protams, mājās. Vieglāk, ja kāds vada, kāds izdomā. Ja, un tā. Tā struktūra un viss. Un patiesībā arī cilvēkiem iesaka, kad, nezinu, vai tagad, bet agrāk tu vadīji tāds pasākums. Vādu, Mēs joprojām sūdzam, tāpēc mums tikai komunicējam. Tāpēc es nezinu, vai tas tā kā ir joprojām aktuāli, bet es joprojām, viņam arī rekomendēju. Es dzirdēju jau par UDS coaching, ka tur ir kaut kāds specifisks pieaugušajiem. Jā. Un tad tas, kas ir mūsu biedrības resursos, tie nav biedrības pasākumi, tie ir mūsu biedrības biedri, par kuriem es zinu. Pie manas trešdienās ir klātienes atbalsta grupas, kur mēs dažādas tēmas izskatām. Tad ir Zanija Kauska, ir UDHS coach, viņa ir pabeigusi īpašu programmu, un viņai ir pieaugušu atbalsta grupa online. Tad mums ir viena grupa, kur ir vecākiem, kuri audzina bērnus ar UDHS, bet ļoti bieži pašiem vecākiem tas UDHS arī ir. Bet tā ir pārmantojas 80%. Un tās ir slēgtās. Manai ir atklātā grupa, jebkurā trešdienā no 6 līdz 9 var atnākt un piedalīties. Savukārt tās coachinga un vecāku grupas ir slēgtās, bet viņas ik pa laiku, tā kā periodiski, tā kā viena pabeidzas, tad nākošā. Tas, ko vēl psihologs var darīt, var atbalstu. Tad viens ir šī kognitīvā joma, kad var ieteikt, var vadīt šos treniņus, var uzstādīt kaut kādu programmu kopā un tā. Bet otra joma, kur psihologs daudz var darīt, ir strādāt ar to pašvērtējumu, sevis pieņemšanu, sevis izprašanu, normalizēšanu. Nevis, ka tu esi sliņķis, bet tavas tas darbības veids ir tāds, un tas ir ļoti. Tad ilgtermiņa konsultēšana, kas nav psihoterapija, bet arī psihoterapeiti var ļoti, ļoti daudz ko palīdzēt, jo tur jau atkal kompleksi nāk, kādas ir bijušas apkārtējo attieksmes un kā ir veidojusies mana personība atbilstoši tam un tam kontekstā un viss tā daudzpusīgi. Te ir jautājums, vai Latvijā līdzīgi kā citās valstīs sievietēm tiek atklāts diagnosticēts retāk. Es teiktu, ka pie manis nē. Vismaz tiek slēgts. Es atvainojos, ka ka bērnībā vairāk tos diagnozes pišķiem, tas ir pamatā māko tā, bet tieši pieaugušā vecumā diagnoze biežāk ir sievietēm. Tā ir atšķirība, tā kā arī, bet man arī ārzemēs. Tas ir tā kā tāds, tas tā kā ir. Jā, bet tad sanāk, ka... Ētiem ar atsauci var atrast, tā kā tas tā ir, jā, ka pieaugumā tas vairāk biežāk tiek sievietēm. Respektīvi, bērnam, puikām vienkārši ir ātrāk. Es pieļauju, ka varētu būt, ka tām sievietēm drīzāk viņš tur tā paslīd, viņi tā klusiņām sēž, jo tur dažādas kaut kādas, tā sievietes meitenes tā kā uzvedās dažā savādāk nekā puikas un tā kā pēc savas būtības sociāli pieņemamāk, un tad līdz ar to tas var paslīd garām biežāk. Bet jā, tā kā diagnosticēts bērnībā vairāk puišiem, pieaugušo vecumā vairāk sievietēm.
Jā, bet puiši jau savas diagnozes lielākoties viņas, mēs jau zinām, ka viņi ir, bet tā par to kultūras īpatnību gan ir vērts aizdomāties, jo arī Latvijā izklaidīga vai meitene, kurā nav ar īpaši augstiem rezultātiem mācībās, tiek vairāk un vienkāršāk pieņemta nekā, kā zēna, kad gaida to sasniegumu, tās ekspektācijas, vai arī tieši pretēji, ka, ekspektāciju līmenis viens, tad cik daudz sagaida, un otrs, ka ir, gan jau, viņi atradīs vīru, viss būs labi, nav ko viņi tur iesniegt, ja. Tās uzmanības grūtības nevienmēr tik labi. Jā, tā ir dažādi ieteikumi. Juris jautā, vai Latvijā praktizē body doubling. Tas ir par to, es laikam precizēšu, ka tas ir par to, kad mēs atskaitamies viens otru. Mēs ar tevi izdomājam, ka mums ir jāuzraksta kursa darbs, un to mēs ik pa laikam sazināmies par to, kā mums iet. Droši vien, ka praktizē, bet tas ir tāda praktizē un varbūt kaut kādā mērā, varbūt pat to izdot, kad tas nav varbūt kā nosaukts, kā tieši kaut kādā konkrētā terminā, kad cilvēki, kuriem ir tāda problēma, ka viņi tā paši ir atraduši tādu risinājumu. Un vēl tāds, man ir arī tie cilvēki, kuriem, nevienmēr, bet bieži pieauguši cilvēki saka, ka es nedomāju, ka viņam visi taču tādi kā es. Un tur jau ir atkal cilvēks, ka cilvēks, kuram ir šis UDHS, es nerunāju aprakslot visiem, bet bieži sanāk tā, ka draudzējas ar līdzīgiem cilvēkiem. Un tad, jā, mēs atrodam. Tā sajūta, ka visiem taču tā ir. Un es domāju, ka tā var būt tā vide, kur cilvēki paši izdomā, ka nevieglāk, tad mēs tā darīsim. Tad tā mēs tā kā darām. Ko cilvēki paši tā kā. Bet es tā oficiāli, kad kaut kāds tiek organizēts tā kā ārēji, es personīgi neesmu dzirdējis, jā. Es arī neesmu dzirdējis, bet par to draudzēšanos ar līdzīgiem kā es, tas varētu būt viens, ka mēs esam draudzējamies ar līdzīgiem kā es, bet otrs par to, ko tu saki, ka vai tad visiem tā nav. Cilvēks pēc savas būtības ir egocentrs. Mēs uz pasauli skatāmies caur savu prizmu, caur savu pieredzi, un viņu pieliekam citiem. Jā, un tad arī bieži vien ir šie jautājumi, bet tā visiem nav. Un es atceros, man bija arī viena klienta, kas teica, ka wow, es beidzot dzirdu, ko es domāju, un es nekad nebiju iedomājusies par to, ka tā var jūt, ka cilvēks var būt mierīgi, ka tā vispār eksistē. Respektīvi, cilvēks tik ļoti ir iekšā savā traucējumā, jo viņš jau nevar izkāpt no viņa. Un tik ļoti pieredze, ka tajā brīdī, kad sāk saņemt strukturētu atbalstu, viņš nonāk savā ziņā tādā citā realitātē. Ne gluži, bet citā funkcionēšanas līmenī. Jā. Kā ir ar pieaugušo cilvēku, kurš lieto medikamentu, vai ir iespējams viņam atbrīvoties no traucējumiem? Un tagad ir atkāpīta, ka varbūt pieslēdzās vēlu, bet mēs varētu atbildēt. Tā ir ļoti individuāli. Es par to medikamentu tā, ka mums viņš pagaidām ir vienīgais, kas ir pieejams Latvijā. Aktīvā viela metilfenidāts, vienīgā zāļu forma ir šis medikaments, īstās un īslaicīgās darbības. Ir cilvēki, kam viņš pilnībā atrisina visas problēmas šitā te, ir, protams, kam tā nenotiek. Bet tas ir tā kā ļoti individuāli, un tādā praktiskajā dzīvē viņš biežāk palīdz ļoti lielā mērā vai pilnībā nekā nepalīdz. Tas, ko es tagad negribu izplatīt baumas, bet es tā kā esmu dzirdējis, kad tuvākajā laikā Latvijā tiks apstiprināts vēl viens preparāts, šis lisdeksamfetamīns, kas būtu kaut kāda alternatīva, kas citās valstīs ir diezgan plaši lietots, varētu būt kā arī tāda opcija gadījumos, kad nedara šis metilfenidāts, vai viņš nestrādā pietiekoši labi. Jo tās citas alternatīvas ir nestimulātu grupas medikamenti, kuriem tā efektivitāte ir kopumā mazāk. Protams, kādam kaut kas atkal derēs labāk nekā citam, bet, ja mēs skatāmies atkal šos pašus pētījumus un statistiku, tad stimulantu grupas preparāti tomēr ir pirmās izvēles medikamenti.
cilvēkiem ar UDHS, bet, jā, absolūti 100% tā kā šis preparāts pilnīgi visiem visus simptomus nenoņems, bet lielāko daļu pie adekvātas devas palīdzēs risināt. Bet šeit vēl, lai nesanāk tā, ka mēs propagandējam kādus medikamentu lietošanu, pielikšu arī, ka ja man patīk šī frāze, ka ja medikamentam nav blaknes, tad visdrīzāk viņš neko neārstē, un nevienmēr blaknes parādīsies, un ne visiem cilvēkiem parādīsies blaknes, bet medikamentu tikai ārsta uzraudzībā un sekojot līdzi, veicot novērojumu un kontrolēti. Protams. Jā, jo blaknes var parādīties arī citos ķermeņa daļās, orgānos un citās funkcionēšanas jomās. Tā, te ir. Un vēl arī par traucējumu, par to, ka pazudīs pavisam, lai gan arī Laura doktore teica, ka būtiski uzlabojumi un eiroplasticitāte un tā, jā, bet tāpēc viņš arī saucās traucējums, ka tas ir kaut kas tā kā, ir ar mums ilgstoši. Vai varbūt tā, ka pavisam pazūd jebkura simptomātika, vai arī tie ir veiksmīgākā adaptācija un jauno adaptācijas mehānismu apgūt? Tas saku, kā nosīt, labi, tā muļķiski, kā pavērst. Tas atkarīgs arī, cik, protams, tas ir bijis traucējums, atkarīgs no cilvēka, cik viņš tā kā ļoti iedziļinās kaut kādā savā sajūtās, lai darbs būtu līdz galam izdarīts, ir vienas prasības, citam tā kā atkal citas prasības, ja. Līdz ar to tas ir, tā kā viena atbild uz šo jautājumu, bet, jā, kā es minēju, kad ir cilvēki, kas uzskata, ka viņiem tas atrisina visas problēmas, bet tas tāds filozofisks iedziens. Bet, pa lielām saka, lielākā daļa gadījumu, lielāko daļu traucējumu viņš tā kā palīdz risināt. Jā, un šeit ir arī brīnišķīga doma čatā par to, ka ir jāiemācās pieņemt sevi un savas pašās lietas ja cilvēki arī runājam šo pašu UDHS, kas kaut kādā daļā, negrib tā kā, jo ir kaut kādas lietas, ko viņi var izdarīt savā haotiskajā stāvoklī, kaut kāds, radošums nosacīta, kas, teiksim, savā organizētajā tiek ierobežots, tāpēc, tas viss ir ļoti dažādi, bet tā arī mēdz būt. Bet ir arī tādi labi. Kaut kāds pozitīvie pienesumi no šīs dobu lidojuma. Bet ne visiem un nevienmēr, bet, Un, manuprāt, arī tie labie foršie piemēri, kad cilvēks apzinoties savas grūtības un savus izaicinājumus piemeklē to profesiju tādu, kurā viņš pilnīgi brīvi jūtās. Tas tāds būs ļoti vienkāršots piemērs, bet ja tev ir nepieciešamība iekšēji visu laiku kustēties, tad kurjers ir brīnišķīga vieta, kur tu vari strādāt. Tas par to, ka piemeklēt, savu piemērot to. Jā, tā kā atrast to savu nišu, bet šeit atkal strādās daudz no vides, no vecākiem un tās psiholoģiskās lietas par to, vai, kur mūs virza un cik mēs esam gatavi pastāvēt par tām savām vajadzībām tādā konkrētajā brīdī. Šis bija mums tāds pirmais ieskats pieaugušajos. Droši vien, ka mēs kādā brīdī vēl tevi varētu aicināt Labprāt, jā. Un tāds specifiskāk. Šis bija tāds sākums un skatīsimies, kā tas attīstās. Liels paldies, doktor Laura! Paldies, ka uzaicinājāt! Un tad, sekojiet mūsu notikumiem gan Facebook, gan Instagram kontā, un šis ieraksts arī būs pēc tam pieejams. Tā kā liels paldies visiem, kas pieslēdzās! Labu veselību, jauku gadu, tie, kas skatās ierakstā, tāpat labu veselību, jauku gadu un tiekamies kādā citā reizē. Paldies!